Esiet sveicināti trešdienā. Šim raidījumam esam jums sagatavojuši šādus stāstus. Rujnieki pirmie vēl jauno domas priekšsēdētāji, sportisti gatavojas Latvijas jaunatnes olimpiādei un top Talsu novada brīvprātīgā darba datu bāze. Šodien rujnieki bija pirmie, kuri no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsega novadiem vēlēja jauno novada domas priekšsēdētāju. Turpmākos 4 gadus domē saimniekos jau līdzinējā domas priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Rojas novada domas priekšsēdētāji ar 6 balsīm par Agris Jansons, Eva Kārkliņa, Haralds Valdemārs, Jānis Kalniņš, Mareks Štāls, Uldis Feldbergs un ar 3 balsīm pret Guntra Stocka, Jānis Ziltiņš, Jānis Žaluts atturējušies nav, ievēlēta Eva Kārkliņa. Es teikšu paldies visiem, kas balsoja par mani, kas mani atbalstīja, kā es strādāju. Es domāju, tas nav nevienam nekāds jaunums. Turpināšu strādāt. Vēlreiz paldies. Sākotnēji priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas 3 kandidatūras. Eva Kārkliņa no Latvijas Zaļās partijas, Guntra Stocka no Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība, Jāņa Žoluda izvirzītais kandidāts Agris Jansons no Nacionālā apvienība Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK savu kandidatūru gan atsauca, aizbildnoties ar personīgas dabas iemesliem. Vēlēšanās jūs no iedzīvotājiem saņēmāt visvairāk krustiņus. Kāpēc netika izvirzīta priekšsēdētāja amatam jūsu kandidatūra? To mēs ir daudz izrunājuši, daudz domājuši. Jāsaka paldies vēlētājiem tiešām par to, ka 200 balsis man bija vairāk nekā Evai Kārkliņai. Bet pietrūka viena balss, tātad mēs ir 4, Kārkliņas sarakstā 4 un 1 no LNNK Tēvzemei brīvībai. Un tāpēc es arī izvirzīju viņa kandidatūru. Pirms tam mēs daudz arī ar viņu kontaktējamies un runājam un sapratām to, ka nav mums varianti un kad es nevaru būt par priekšsēdētāju, un tāpēc es arī izvirzīju Jansona kandidatūru. Pēc apsveikuma un ziedu saņemšanas atkārtot ievēlētā domas priekšsēdētāja neslēpa sašutumu, atklājot novada domas deputātu priekšvēlēšanu kampaņu aizkulises. Šis melnais PRs, visas šīs intrigas un laikam tā augstākā pilotāža bija balsu pirkšana par sēklām un sīksīpoliņiem. Ja? Man ir nērts to cilvēku vietā, kas ar to nodarbojās un tie, kas uz to parakstījās. Kur partija tad tā bija? Tie, kas tie bija, tie arī zina, ja? Un tie, kas ir pie šiem sīpoliem tikuši, tie arī zina, ko atliek vienīgais novēlēt, lai ir šoruden Rojā labi sīpolu raža. Stādot sev, man ir 2 mazdārziņi, un man patīk, ka es esmu zemnieks, un man patīk to darīt. Un, ja kaimiņu tantei arī atveda no sīksīpoles, ko praktiski var mest ārā, kas ir lociņiem, tad piedodiet man. Tā ir, tauta runā, ko es baumās nepiedalos, un es arī negribu baumot kaut ko citu. Savukārt opozīcijā palikušais Jānis Žoluts domas vadībai pārmeta pretiesisku rīcību saistībā ar šodienas notikušo domas sēdi. Pēc likuma tā nedrīkst notikt ātrāk kā 10 dienas pirms un 20 pēc, kopš vēlēšanu komisija nodevusi vēlēšanu rezultātu protokolu. Mums visiem uz rokas ierakstītā vēstulē ir izsūtīts dokuments, kad sēdi notiks vakar. Un pēc tam vakar pēcpusdienu vēlēšanu komisija priekšsēdētāji pa telefonu zvana. Saprotiet to, ka Centrālā vēlēšana komisija norādījusi, ka nevar vakar notikt sēdi, bet dokuments jau nav. Dokuments mums ir, tātad tas ir telefons zvans, bet dokuments ir pa vakardienu. Vakar nav spēkā. Tas nozīmē to, ka pareizāk, cik es saprotu, būtu darīt. Vajadzēja jaunu dokumentu sūtīt. Un nevajadzēja skriet un palikt tālāk. Pirmais pats sākums ir jau pārkāpts vēlēšana likums pašā sākumā. Rojas novada domas jaunais sastāvs jau paspēts nodēvēt par vīrišķīgāko. 7 no 9 deputātiem ir stiprā dzimuma pārstāvji. Taču neskatoties uz kungu pārsvaru, par galveno krēslu tomēr cīnījās abas dāmas. Tas ir normāli, jo tā mēs savā norunājam, kad mēs pie varas nevar tikt tikai tāpēc, ka viens pa mums nebalsos, tāpēc mēs domājam savādāk, un es arī izvirzīju to vienu kandidatūru, kam ir mazākā balss. Tā bija tāda izšķiršanās, bet šī gadījumā ir arī cilvēki to nesaprot, kā var būt tā, ka tie ir demokrātiski visvairāk balss, bet tu netiec. Bet tā ir reālā situācija, jo no 9 balsīm vajadzīgs
5 deputātu balsis, mums ir tikai 4. Es uzskatu, ka es turējos godam, un tie, kas par mani nobalsoja vai par mūsējo partiju, tā ir tāda stabila vērtība, un cilvēks, ko nevar uzpirkt ne par kādu naudu. Kamēr novada domes jaunais sasaukums plānoja sēdes turpinājumu, sastaptierojas iedzīvotāji par vēlēšanu iznākumu uzzināja no Talsu televīzijas. Kā jūs vērtējat to, kad atkārtot par domes priekšsēdētāju ir ievēlēta Eva Kārkliņa? Ko var darīt? Vai tad ir jau bijusi sēde šodien? Tikko ievēlēja. Lai tik strādā. Labāk nekā citi, kas tur ir. Ir tik daudz dzirdēts no pazīstamiem, ka cilvēki viņu tomēr nevēlas. Gribēju to žoludu. Neko sliktu arī negribu teikt par to Kārkliņievu. Bet, tā ir politika, acīm redzot. Man ir bijuši visi viņi labi. Cik es ir griezusies pie viņiem, vai kāda palīdzība, vai kaut ko, nekad nekas nav atteikts, neatteicis žoluds, neatteicis viņa. Un tā kā invalīdiem viņi ļoti pretim nākoši ir Eva. Labāk varbūt būtu bijis kāds vecis. Kāpēc tā? Tāpēc, ka te pa daudz dāmas iekšā, dzer kafiju, tortas ēd, dzimšanas dienas svin. Tas jau visās ir pašvaldībās. Bet deputātu sastāvs jau visnotaļ vīrišķīgs. Bet Kārkliņa, man liekas, viņa ņems virsroku vienalga. Kāpēc tā? Viņa ir stipra sieviete. Eva ir zaļās partijas paspārne, vai ne? Rojai vajag būt zaļākai. Ļoti piemētāti ir, meži piemētāti. Taisni pa viņas līniju tas būtu. Ne tikai priekšsēdētājs, bet ievēlēts arī viņa vietnieks. Sēdes otrajā daļā pēcpusdienā noskaidrojās, ka par Kārkliņas kundzes labo roku turpmāk tiks dēvēts Agris Jansons. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Jūnijā 2020. Talsos Sauleskalna estrādē pilsētas svētku ietvaros grandioza koncertbāle Zvaigznes pār Sauleskalnu. 6. jūdze Viktors Lapčenoks, Andris Ērglis, Antras Tafecka, Harijs Panauskis, Kredo, Dzels Vilks, otra puse Miks Dukurs, Samanta Tīna un DJs Roberts Leismejers. Biļetes biļešu servis kasēs, Latvijas pasta nodaļās, Statoil uzpildes stacijās un Talsu Tautas namā. Iepriekšpārdošanā lētāk. Atbalsta Talsu novada pašvaldība, Talsu Tautas nams, Talsu televīzija, Latvijas Radio 2, Piebalga Saules, Vakara ziņas, Draugiem LV, Pērkam kopā LV, Latvijas šlagerkanāls. Uz tikšanos Talsos 29. jūnijā. Šonedēļ Ventspilī norisināsies Latvijas jaunatnes olimpiāde, uz kuru dosies arī 36 Talsu novada sportisti. Daļu no viņiem šonedēļ mēs sastapām treniņos. No 13. līdz 16. jūnijam Ventspilī norisināsies Latvijas jaunatnes olimpiāde, uz kuru dosies arī 36 Talsu novada jaunie sportisti, vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Mūsējie par godalgotajām vietām cīnīsies 5 sporta veidos. Badmintonā treneri Jāņa Pētersona vadībā startēs Artis, Pēteris, Renārs un Ričards. Kad tev tie atbildīgie mači? Ceturtdien, piekdien un sestdien. Kādas prognozes? Cerams, ka tikšu vismaz 10. Pašreiz panākumi tādi, ka Talsos 1. vieta ir. Rīgā senāk bija arī 1. vieta, tagad ir 3. vieta, un Latvijā šajā gadā bija 4. vieta. Kādām tām īpašībām jābūt, lai panākums kaut kāds gūtu? Man liekas, ka psiholoģiski jābūt nobriedušam, jo lai savāktos visu to, kad neiet spēli, jo nevar izrādīt pretiniekam, kad, piemēram, tev neiet vai kaut kas tāds, bet vienkārši pasmēdīt vai kaut ko tādu. Ne tikai sportists, bet arī pianists, lai gan Filips badmintonā trenējas jo cītīgi un sasniedzis arī Latvijas čempiona titulu dubultspēlēs, viņam līdz olimpiādē vēl daži gadi jāpagaida. Tos divus hobijus var savienot? Netraucē viņš viens otram? Mazliet traucē, jo normāli badmintona treniņi notiek 4 reizes nedēļā, bet tā kā man ir arī mūzikas skola, tad es tieku tikai 2 reizes nedēļā. Kas tad tev ir mīļāks? Tās klavieres vai tā badmintona rakete? Abi divi mīļi. Toties Arti sastapām badmintona treniņā, taču olimpiādē viņš startēs kā vieglatlēts. Viņa disciplīnas šķēpmešana un lodes grūšana. Badmintonā ir tik labi rezultāti, bet tas man ir kā otrs treniņš, kurus vairāk uzturnēju arī. Tu vairāk nāc trenēties badmintonā dēļ
tās lodzgrūšanas un šķērmešana? Jā, es nāku, lai varētu vēl labāk uzturēties. Var attīstīt izturību un visus tos sitienus. Šī būs jaunatnes olimpiāda pirmā tāda nopietna? Pirmā reize, jā. Kā tev šķiet, kā ies? Es ceru, ka būs labi. Galvenais, lai vismaz medaļu dabūtu. Ne tikai badmintonisti, bet arī smaiļotāji un kanoja-airētāji, pludmales volejbolisti, ritiņbraucēji un, protams, vieglatlēti. Elēna ikdienā trenējas kopā ar Kristapu, un viņi startēs garo distanču skriešanā. Trenējos jau 3 gadus, un ļoti patīk šis sporta veids. Labāk 800 metru, jo tur labāk pat jūtos, bet arī ir sasniegumi tie 1500 metru distancē. Šogad tik pārgāju uz 800 metriem. Man labāk 3000 metru padodās. Es varētu skriet arī vairāk, bet sacensībās nav. Es esmu piedalījies jau Latvijas čempionātā, bet tur es trīniekā neiekļuvu, es paliku 4. Mērķis ir tikt labāko trīniekā. Tas ir individuālais sporta veids, tev pašam ir tā kā jāieg, tu nepaļaujies citiem, tu paļaujies tikai uz sevi un arī tad ir tie sasniegumi, tev ir tā kā mērķis vairāk cīnīties. Pirms tādiem atbildīgiem startiem, ko tu dari vai ko tu nedari? Kārtīgi izguļos un labi pēdu. Kas jāēd, šokolādi vai kaut kas cits? Tas parasti kāds makarons uztais mājās no rīta, kaut kā tāda viegla. Elēnai priekšā atbildīga sestdiena. Jācenšas tikt ne tikai uz goda piedestāla, bet arī pagūt uz savu 9. klases izlaidumu. Jā, tas būs grūti, bet centīšos paspēt. Skola nāca pretī ar to, ka, ja gadījumā nokavēju, tad piedos to, bet centīšos nenokavēt izlaidumu. Klases meitenes saka, kā tu neierasies savu izlaidumu, kāpēc izvēlējies olimpiādu, bet es domāju, ka tas mans mērķis, jo es šogad visu laiku cīnījos, lai piedalītos Latvijas jaunatnes olimpiādē, un tad uzskatu, ka tas mērķis bija olimpiāda šogad, nevis izlaidums. Bet gan jau paspēs? Domāju, ka paspēšu. Treneris teica, ka jā. Treneris Andris Jansons stāsta, ka vieglatlētikā šobrīd trenējas ap 30 audzēkņu, taču uz olimpiādi tiek tie, kuri atbilst pēc vecuma un, protams, mērķtiecīgākie. Sports ne tikai nozīmē ar kājām un ar spēku un ar ātrumu visu to izdarīt, bet sportā ir ļoti daudz jādomā līdzi, un jādomā līdzi un pareizi visu sāk darīt, tas ir vislielākais gandarījums trenerim. Komandas oficiālā pavadīšana uz olimpiādi notiks ceturtdien, 13. jūnijā 8:00 no Talsu sporta nama, kad lielākā daļa sportistu dosies uz savām sacensību vietām. Talsu sportistu moto – visi kopā spēkus liekam, uzvarās mēs prieku gūstam. Dace Mieriņa, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Vasarā daļa jauniešu meklē darba iespējas, taču arī Talsu novadā ir iespēja savu laiku un prasmes izmantot brīvprātīgajā darbā. Tāpēc šobrīd pamazām top šīs puses brīvprātīgā darba iespēja datu bāze. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālajā aprūpē, vides aizsardzībā, dzīvnieku aprūpē, sportā, kultūras izklaides pasākumos un citās lietās. Viens no pirmajiem pasākumiem, kur dažādos organizatoriskos un praktiskos darbos būs nepieciešamas palīdzīgas rokas, būs Talsu pilsētas svētki. Tiem pieteikties var vēl līdz 20. jūnijam. Tāpat brīvprātīgie jaunieši gaidīti jauniešu biedrībā Impulss Virbos, Pļaumoža sajietu namā, ģimeņu atbalsta dienas centrā Stāva augstāk Sabilē, Strāzdes bērnu namā un citviet novadā. Pienākumi dažni dažādākie, sākot no žurnālistikas darba līdz logu tīrīšanai. Tas var būt gan dažu stundu, gan vienas vai vairāku dienu pasākums, vairāku nedēļu vai mēneša darbs. Sīkāk par brīvprātīgā darba iespējām var uzzināt mājaslapā www.talsi.lv vai Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienību Tāses mājaslapā. Aizpildot brīvprātīgā darba anketu, jaunieši noslēgs vienošanās līgumu un saņems brīvprātīgā darba grāmatiņu. Ik gadu brīvprātīgā darba veicēji decembrī tiek godināti īpašā pasākumā, kur viņi saņem paldies vārdus un īpašas piemiņas balvas. Brīvprātīgais darbs kļūst arvien populārāks visā pasaulē. Jauku atlikušo nedēļu vēlot mēs no jums atvedāmies līdz piektdienai, kad atgriezīsimies atkal ar jaunām ziņām.